Labdien! Sveicināti interneta televīzijā. Un šodien mēs turpinām ciklu, kas tiek realizēts projektā Daudzpusīga risinājuma sabiedrības izglītošanai integrācijai numur 2, ko organizēja biedrības Patvērums droša māja. Šī projekta ietvaros mēs esam jau intervējuši un intervēsim 23 valstu piederīgos. Līdz ar to, tas, ko mēs gribam izdarīt šajā projektā, mēs gribam paskatīties uz Latviju ar citu cilvēku acīm. Kā viņi jūtās šeit, kā viņi nejūtās šeit, kādas ir problēmas, kas viņus uztrauc, kas viņus neuztrauc. Un līdz ar to tas, ko mēs esam paredzējuši šajā projektā, atrast 20 cilvēkus no 20 dažādām valstīm, kas atbilst statusam trešo valstu pilsoņu, kas dzīvo attiecīgi Latvijā. Tas, ko šajā gadījumā es gribētu aicināt jūs skatītājus, vai jūs skatāties mūs pašlaik tiešraidē, vai mūs skatāties pašlaik ierakstā, es gribētu aicināt vienkārši sūtiet, ja gadījumā jūs zinat kādu interesantu cilvēku, kurš dzīvo Latvijā, kurš nav Latvijas valsts pilsonis un kurš nav arī Eiropas Savienības valsts pilsonis, tad dodiet ziņu uz šajā gadījumā vai nu griežoties Patvērumā drošas mājas vai Baltijas reģionālajā fondā. Un līdz ar to, saņemot šo informāciju, mēs šo cilvēku uzaicināsim uz interviju un nointervēsim. Un šodien mēs, tātad, kā es teicu, turpinām šo pārraidi, un mēs šodien sarunāsimies jau ar mūsu studijas viesi. Labdien! Mēs šodien parunāsim vienkārši, kā klājās eģiptietim Latvijā. Varbūt izstāstu vienkārši, varbūt sādies priekšniekums, kas tu esi? Es esmu, kā jūs pateikt, es esmu eģiptītis, tā jau arī pirmo vārds, es esmu eģiptītis, savus Abdelhamds Elmērija, pēc izglītības es esmu juristis, savu valstis, es dzīvoju Latvijā, 10 gadu, vairāk nekā 10 gadu, esmu apprecējis ar Latviju, tā man ir 2 bērni, viena puika un viena meitene, es strādāju ar kultūras centru, es strādāju ar dažādas Latvijas iestādes un ar dažādas biznes. Un dzīvoju Latvijā. Labi, varbūt izstāsti vienkārši šajā gadījumā, kā tad tu stāsti vienkārši, kā tu nonāci Latvijā vispār? Tad tu apprecējies vienkārši būt jā? Jā, tas jau arī pirms 2003. gadā. Es jau arī iepazīties ar latviešu sievietes, tad mēs apprecējus, tad mēs atnākam uz Latvijā, tad mēs jau sākam dzīvot, jau sākam mācīt latviešu valodā, pēc tam bija mazliet grūti, sameklēju darbu, zinu, ko tu var darīt šo Latvijā, un kā var būs tiešām cilvēku, kad ārzemnieku, kad dzīvo Latvijā, ko var Latvijā dzīvot, un ko tu var dot Latvijā. Skaidrs. Un, ja tu atceries šajā gadījumā laiku pirms 10 gadiem, kad tu atbrauc uz šejien, varbūt izstāsti vienkārši, kas bija lielākais, teiksim, tās lietas, kas tev šajā gadījumā, teiksim, patika, un tās lietas, kas tev nepatika? Kas man bija patīk, un līdz tagad, kas man patīk šeit ir Latvijā. Vispirms man patīk, ka latvieši ļoti labi organizēja savu laiku un savu darbu, un savus darbus arī. Tā man bija jāmācīts no latviešu šeit, tas jau arī savādāk mentalitāte nekā latviešu, kā mana dzimta vai kā Eģiptītu vai Arabu valstis vai Arabu cilvēki. Man bija ļoti patīk, ka latviešu arī ļoti zinājis par savu valstis, kā viņam ļoti gribu, lai būs tie valstis, gan ielē, gan mājas tādas. Pēdējā laikā, kā latviešu ir ļoti sabiedriski cilvēki un ļoti mīlu savu valstis, un vairāk gadēļā no viņam ir ļoti izglītot cilvēku pašam mājas var sēž un lasīt kādas grāmatas un tā. Tas viss vairāk, kas man bija patīk. Kas bija tas, kas sagādāja lielākās grūtības?
lielākas grūtības bija pirmais ar dokumentu un ar papīrs. Jā. Tas bija ļoti grūti, kad tu sakārtot tavas dokumentu un tavas papīri, kad tu jau dzīvo Latvijā, vai tādas bija daudz paprasīt. Dokumenti man bija paprasīt, lai atgriezt atpakaļ uz savu dzimtenēm un sakārtot papīrs. Un tā bija problēma, ka manā dzimtenē bija viesnīcības, man jābrauc uz trešajā valsts, citu valstis brauc uz Ukraina, es nezinu šito valstis, lai tur ieteikti bija Latvijas viesnīcības turiens un sakārtot papīrs un palikti vienu mēnešu Ukrainas, kur es nezinu, kur es dzīvoju, nezinu krievu valoda, un tas bija ļoti grūti, kamēr es tiktu atpakaļ uz Latviju, es jau paņemt ļoti garā laikā, apmēram 5 mēneši, 5, kad es esmu apprecējusi ar Latvijas, lai es varu pabeigt savus dokumentus, lai es varu dzīvo ar bērnu sieva šeit Latviju. Skaidrs. Un šajā gadījumā, tad, kad tu sāki dzīvot Latvijā, vienkārši, kas tad bija, teiksim, tāds, teiksim, vislielākās grūtības, kas tev sagādāja, teiksim, tieši Latvijā jau, teiksim? Man bija lielākā grūtības tiešām valoda, latviešu valoda. Man obligāti jābūs teikt ātrāk, cik es varēju, bija latviešu valoda. Un tajā laikā es jau biju meklēju ar daudziem cilvēku, kur varu iegūt latviešu valoda. Lai es varu sākt meklēt darbu, lai es varu sākt kontaktā ar cilvēku, lai es varu tiešām dzīvot Latvijā, ko es varu dzīvot bez valoda, nekas nesanāk. Vai Latvijā tad uzskat, ka, teiksim, bez latviešu valodas nav iespējams izdzīvot? Nav iespējams. Īpaši, kad tu neesi Rīgā, es jau biju dzīvojis Sītu pilsētas, Lipējā, un tur ļoti maz cilvēku, kad runāju angļu valoda, un tad man jau arī obligāti man bija vajadzētu latviešu valodu. Un arī bez valoda tiešām nevaru tikt. Bez valoda. Kad tu gribu pastāvīgā dzīves vietā, kad tu gribu sakārtot tavu dzīvi, jebkura valstis, nav tikai Latvijā, tas ir bez valoda ir grūti. Un Latvijā ir vairāk grūtāk, kāpēc nekā citas valstīs. Nekā citas valstis. Citas valstis arabu cilvēku, tu vari atrast savu sabiedriski ar arabu, tur daudz dzīvo arabu, tur viņam savu biznesu, savu restorānu, savu stādus, tu vari ar viņu strādāju, viņam var tīvu batēju. Bet kamēr mēs nav tik daudz no arabu valstis, kas dzīvo šeit Latvijā, bez latviešu valoda, 100% grūti un tu nevaru teikt. Latvijā tomēr runā divās valodās, latviešu un krievu valodā. Kā ir ar krievu valodu vispār tavā gadījumā šeit dzīvoju? Gudavārdus, es nezinu krievu valodā. Jā, bet kā tev, teiksim, ir šajā brīdī ar krievu valodu vienkārši? Tev nepieciešam reizēm arī krievu valodu, vai šeit pilnībā iztiec ar latviešu un angļu valodu? Es Gudavārdu, es jau varu tikt un dzīvoju 10 gadus ar latviešu valodu. Es saprotu krievu valodu mazliet, bet tas jau arī kāpēc es gribu gūt vairāk valoda. Jā, protams, jā. Kā krievu valoda, es arī gribu iegūt franču valodu. Ļoti gribu patīk un gribu iet kurs. Pat ar latviešu valodu un angļu valodu es jau varu tikt. Īpaši, es jums teikt, īpaši tādas bidējas laika, kad jau bija tādas var tikt. Skaidrs. Un tagad tāds jautājums par to, kā tu, teiksim, redzi, teiksim, ja cilvēks, teiksim, pašlaik, tagad, kaut reiz varbūt kāds arābs no Eģiptes, varbūt ir laimīgi, nelaimīgi iemīlējies kādā, teiksim, latviešu sievietei, ko viņam vajadzētu ņemt vērā tagad šajā brīdī, jo viņš gribētu tiešām arī pārvākties dzīvot uz Latviju? Valai, tas jau arī šito gadījumu no manas darbu ir daudz, kad braucu. Tas jau viena ar tulkošanas papīrs un dokumentu un bedumas arabu cilvēku, kad atbraucu uz šeit, vai tas ir arī apprecējus un gribu sākt dzīvi šeit Latvijā, vai arī studēt, vai arī atbraucu biznesa dēļas, vai kaut kas nopirkt no kustamas īpašumu un kādus. Viņam jāsaproti, kā Latvijā vislielākā daļa, kā Latvija un latviešu cilvēku ir savādāk mentalitāte kā mūsu dzimtene un nekad nebūs latviešu nekļūt par arabu un arabu nekad nebūs tik kļūt par latviešu. Vienmēr viņam jāsaproti, kamēr viņš dzīvo šeit un kamēr viņam būs pastāvīga dzīve šeit, obligāti viņš jāzina vidējais ceļš starp arabu un starp latviešu. Ko tas nozīmē?
Kas nozīmē stažas? Es jums pateiktu, tas ir atkarīgi no tādas. Ar precējus, tu saproti, ka tev jau tas nav arabu sievietes, nav sīto reliģija arī, nav muslimēna sievietes. Hanul haga viņa ir vairāk brīvības, ir tikai robežas, lai viņa jau apzināju, lai tu paskaidrot viņiem, kas un kā, ko tu patīk, ko tu nepatīk, un ko tu atļaujat, un ko tu neatļaujat. Tas galā, lai būs visiem skaidrs. Arī runājam, arī pateikt, kad jau arī mēs vienmēr, arī lesbērni pateikt, lesbērni audzināšanas un lesbērni reliģijas un tādas. Tas visiem vajag barunāties sākumā dzīvē. Un obligāti jābūs visiem skaidrs, lai varam terbonēt. Tu esi muslims? Es esmu muslims. Kā muslimam šajā gadījumā, teiksim, ir dzīve Latvijā? Vai tu šeit jūt kaut kādas, teiksim, arī diskriminācijas nejūt? Vidējais laikā ir mazāk nekā sākumā 23. gadā un 4. un 5. un 6. Tagad vidējais 2-3 gadu sakarā, ar kas notika Latvijā. Un pēc, kad Latvija kļūt uz Eiropas Savienībā un cilvēku sāk daudz ceļot un redzēja, ka Beļģijā un Francijā un jebkurā citu valstis viņa atbrauc un viņa redzēja daudz malnas, savādāk krāsā, savādāk reliģijā un viņam kopā dzīvo katram ir sevu, vai tu esi kristiāni, vai tu esi ebreji, vai tu esi muslimiem, vai tu esi bez nekādas reliģija. Tas ir brīvības, katram ir sevas, tas ir starpītība un Dievu. Tagad cilvēku nav nekas ļoti grūti, kad tu esi muslimiem. Mazliet ir tādas. Kas tas tieši ir tas tieši? Varbūt izstāst, kas ir tas mazliet? Es tev pateikt, cilvēku domā, ka tu esi muslimiem vai atbrauc no ārvalstīs, tu esi turists. Ir veci cilvēku, ka muslimiem turistis, tad jau arī bērnāku viņu. Tu esi terorists. Jā, tu esi turists, bez nekādas iemesls, bez nekādas notikumu, saprot, tu esi muslimiem, tas tu esi turistis. Tas viņam ir daudz, tad līdz tagad ir. Tev kāds to teicis vispār, jā? Jā, man jau pateikt, es jums pateikt, kas notika manā. Jā, tas man arī pateikt. Ir tev teiks. Jā, otrais dažreiz cilvēku Latvijā nepaņemti viegli ārzemnieku. Īpaši ar melnām matiem, ar brunas ēda. Viņa ļoti grūti paņemt. Ir dažādas latviešu un notiek dažreiz arī, kad tu esi kaut kas sabiedriski vietā vai kaut kas sēžam kafejnīcā un tādas. Un dažādas latviešu pateikt. Mēs esam Latvijā, tas ir mūsējs Latvijā un tas nav tevas valstis. Kādas. Un tu sinējies, saki, sinējies pirms nekādas. Sinējies, tu arī sinējies, kad es esmu siemiņš. Es esmu bitību ar labumu un tādus nav jābūt ļoti uzreiz agresīvs, kad tu redzēji kādas ārzemnieku, kādas savādāk krāsā vai savādāk skatīšanas vai savādāk valodā. Tā dažreiz arī notiek šī. Tu jūties, dažreiz jūties aprobeži, kad cilvēku uz divu skatos. Un tā jau arī notiek Latvijā. Tā notiek Latvijā. Nu jā, skaidrs. Un izstāst šajā brīdī, tad nākošo, kā teiksim, tev ir attiecības izveidojušās ar valsts institūcijām? أول حاجة أرفع الاستسلام لنا بالسنيبس وميغراتسياس لنا بوليسيا لنا أرض داشيست بروبليما نوريكم لا تفاجئوا لكم يلوتي من بعضيكم يلوتي لكم ونسيوا زي كورة لايك بينهم تايسي لابك لكم وانتدس بدش ريزت بيني أري ندو ما يبارتريش يا فاستس Kūtīši, bis jaunākais likumu, kad viņam atļauj dažādas valstis, lai viņam būs dobri pilsonība. Es jau aizgāju un paprasīt nevienam no trešā valstis pasaulē, nevienam no arabu valstis, nevienam no austrumu. Es saku, kāpēc viņam dod dažādas ir, vai zinu, Amerikā vai Argentīnā vai tādas. Es saku, labi, mēs esam tuvāk un mēs esam lielākā dzīvo šeit vairāk nekā turienes. Un no Latvijā daudzu, kad dzīvo arabu valstis un daudzu, kad taisīt biznesi. Un tagad sākam labāk sabiedrība un kultūras. Bet viņam likumu priekšā arabu mazliet viņam, es nezinu, kāpēc viņam neatļaujiet tādas. Un tas jau arī bija, kad aprobeži mani, es jau dzīvo šeit
apmēram vairāk nekā 10 gadu, man ir bērni, man ir sieva, man ir savu biznis, man ir savu dzīvoklis, man ir savu ofisa. Es tagad braucu ar savu dēls, man jābūs obligāti savu Ēģiptītu bas, un mans dēls ir latviešu pilsonis, un latviešu bas viņam ir kaut kas atšķirīgi, kāpēc viņam neatlaud, lai man būs arī pilsonība. Kāpēc ne, es jau esmu vairāk šeit izdevīgāk nekā daudz šeito valsts. Tas ir viena. Tā viena lieta, tas ir mūsu aprobeži visiem daudzu. Tiešām es jau saku, es jums ļoti godīga stāst. Tas ir, ko mēs stāstam, ko mēs sēžam. Stāstam starp mūsēs, kad dzīvo šeit, sēžam kafīnīcā, lai sabiedrīsku un pateikt, kas ir Latvija, kāpēc viņam tā darīšu, parādīšu, viņam tā darīšu un tā viss arī pretējs mazliet paņem. Un arī ar lielākā amata tas jau arī notiek, kad atbrauc un valstis, viesnīcis vai žurnālisti vai tādas un sēž, viņam paņemt vienmēr, kas ir Latvija, kas jums ir, kas viņai ir, ka jums patīk vai jums nepatīk, kas un kā, un tā mēs jau arī pateikt, 1, 2, 3, viņam nolikt jaunu likumu, kā viņam nevar dubultāt tādas. Un, lai jums arī būs uzreiz pret viņam, kas viņam tā darīšu. Un tas jau arī notiek ar dažādas dokumenti institūtos, tā dažādas viesnīcības, tas jau arī notiek, tas ir viena, tādas jūsu likumu vai parlamenti, kā viņam vairāk neievērotis trešā valstis pasaulē. Ir dažādas lietas, bet tas ir atkarīgi no darbinīgs. Kādaž reizes tie aizgāju Bīkāles institūta, šetom darbinīgs. Vispār bez nekādas iemeslas. Viņa nevarot likumu, bet viņa varot cilvēku, no kurienes tu esi un kas tu esi. Viss. Man nepatīk, tad es viss. Viena alga, kad tu esi labāk, vai tu esi sliktāk, vai tā, bet tu esi arabu, vai tu esi muslimēn, tu dzīvo šeit 10 gadu, tu esi labs, tas man nav vienīga. Viņa paņem, no kurienes tu esi, nav kas tu esi. Tas ir arī viena no aprobeži. Un tas ir dažādas iestādes. Policija, veļusnības, migrācijas, tādas. Tas ir darbinieks, kad jau arī viņam nekad nezirdēja priekšnieks vai tādas. Un tas ir problēma, kad dažādas institūtā nepateikt savus darbinieks, kā ir cilvēku no trešā valstis pasaulē, šitom cilvēku ievarotas ar viņam likumu, saprasti viņam arī mentalitāti, saprasti viņam tādas, kad viņam iedbītu nedarīšu kaut kas, lai viņš nejūt slikt. Es jau arī būs slikti, kad es redzēju, kad tas ir mana laika vai manas tādas, un kad tas darbinieks pateikt, lūdzu, pagaidīšu un tādas. Pagaidīšu, un es neesmu cilvēku, vai es esmu vēl labāk nekā daudzam cilvēku, ko tu man nolikt uz priekšu. Tas ir atkarīgi no darbinieks, kam ir attiecība ar institūtas, kad strādāju ar zemnieku un ar cilvēku. Dažādas institūtā ļoti inteliģenti un varot, un viņam saproti, ka ieiet kādas trešā valstis vai tādam cilvēku, viņam ir cilvēku, kā bija braucu, vai macītis, vai zinēju, vai lasīt, vai tādas viņam pasaules. Lūdzu, pagaidīšu, atnāks Edgars vai Kristīna, vai tādas, viņa labāk ar jums sarunā un sadarbojas. Un ir dažādas institūtā, ka viņam tā nevar. Skaidrs. Un tu pieminēji tātad šajā gadījumā, ka tu esi Arābu kultūras biedrības pārstāvs. Jā. Varbūt pastāst nedaudz par Arābu komunu Latvijā. Cik viņi ir lieli, ko jūs darat, cik jūs esat aktuāli, cik jūs esat, teiksim, lobistiski, vai cik esat šajā brīdī tātad? To es jau tagad un šajā brīdā Arābu, kad dzīvo Latvijā, es domāju, tas ir arī vairāk nekā 400 cilvēku. No viņiem ir dažādas situācijas, no viņiem ir kas studenti. Tagad ir daudz studenti, kad atbraucu attiecībā ar mainīt programmas starp jūsu izglītības ministrija un dažādas ārvalstu valstis. Ir tagad pirmas dažādas gadus, 3 gadus vai tagad sāk daudzu universitātē ļoti aktīvi, jūsu Latvijas universitātē un dažādas universitātē un tagad sāk populāri, ka studenti zināju, kā ir Latvija, ir labi izglītība, viņam jau arī tagad viņam par to jau arī. Un diezgan ir mazliet labāk nekā Francija un Anglija. Un dzīve arī ir mazliet arī labāk nekā šajā valstis. Tad atbraucu daudz studenti tagad studēt par lidmētājiem.
mašīna inženieringi, tas jau arī viena no ļoti labi Latvijas, nezinu, tas ir vēsturiski vai tādas. Jā, un medicīnas stāvām Latvijā, medicīnas, un daudz no visiem valstis, no Arabu valstis obligāti tu jāatrastis studenti no šiem, gan Ēģipte, gan Sīrija, gan Libēna, gan Jordāna, gan Jemene, visiem jau ir tagad jākura. Tas ir viena daļa no Arabu cilvēku, kad dzīvo Latvijā. Otrā daļa no viņiem, tas ir, kad viņam applicējas un viņam ir ģimene, ievedot ģimene, un viņam arī ir bērni, un mums jau arī ir daudz bērni Latvijā. Tas jau arī kā mūsu sabiedrības dažreiz darīšu tikšanos, priekšiem ir mūsu bērni, vai viņam zina arī mūsu kultūras, lai saprotu, kā viņam tētis jau ir savādāk mazliet, un tādas, un lai bērni jūtas arī, kā viņam ir mazliet savādāk. Jā, mūsu bērni ir mazliet, mums ir kaut kas savādāk, acis nav tādas, viņam ir malnā acis vai brūnā vai tādas, paņemtu mazliet tādas, un viņš aizgāja skolā vai bērni dažāk redzēja, kā viņš ir savādāk. Saproti, kā viņam tētis runā arī dažreiz savādāk valodā un tādas. Bet mums jau arī jāskatot mūsu bērni, kāpēc tā tos ir latviešu un tos Latvijas pas un tos Latvijas pilsonība, un mamma ir Latvija, bet tētis no Ēģipte vai tādas valstis vai no Libēnas vai tādas, un lai viņš būs saprot. Un tas ir lielākā daļa no daudz no Arabu valstis, kad viņam dzīvo un ir labs un normāli ģimene. Dažreiz nesanāk, tas nesanāk arī kā latviešu. Dažreiz es jau arī dzirdēju, jā, tad tu atbrauc un applicējas un vicam čerus un tādas, saku, kas tas jau arī. Tas nozīmē, kad es esmu slikti vai tādas, man tur jūs esat, būs no latviešu ir applicējas un atšerus. Nav nekādas nesanāk. Tad arī pat tas nav nozīmē, kad es esmu slikti dažreiz. Nesanāk dzīvē, kopīga dzīvē, kad tas ir problēma. Nav nozīmē, vai obligāti, kad es esmu atbrauc uz šeit un applicējas man tādas. Ir dažādas arabu cilvēku, kad atbrauc uz biznesa dēļ. Tas ir mūsu Arabijā un Emirātu, un viņam daudz no šeit vai biznesa tagad ir interesa Latvijā. Un tas ir sakarā arī, kad latviešu daudzu braucu no šeit. Daudzu firmā atbraucu tagad uz Dubaju, Abu Dabiju un Katarā. Es jau reizēju, satikām ar viņam, tur viņam saka, biznesa kontaktu ar Arabu valstis, un tas jau sanākam tikai vidējais 3-4 gadus, kad viņam sāk atgriezties, un mums jau arī sāk paskaidrot cilvēku, kāpēc Latvijā būs vidējais valstis, kad kontaktis ar Arabu cilvēku un kā ļoti izdevīgi no viņu, kāpēc vienmēr jāskatās, ka mēs esam nabadzīgs un turistis, un mums jau arī ir kaut kas labi, vai tas būs visiem valstis. Tas Eiropa valstis bija mums daudzu firma, vienmēr daudzu gadu ar naftu un ar daudzu līdzi. Un tas jau arī atbrauc sakarā ar šito biznesu. Dažādas Arabu valstis ar šito biznesu. Ir saturtā līdz, tas ir biļas status. Un cilvēku, kad atbrauc paprasīt Latvijas drošības un paprasīt no Latvijas arļājumu. Un tas ir lielākā daļa no viņam sakarā ar notikumu. Tas ir Sīrijas cilvēku, kad atbrauc uz Latviju un paņemt uzturēšanās atļaujas kā biļas status un sāk dzīvot Latvijā. Un no Ēģipte arī un no Jemenā ir dažādas no šito valstis tagad. Un kas jau arī skaidrs, un šajā brīdī, teiksim, kāda ir, teiksim, jūsu kultūras biedrības, cik aktīvi jūs esat šī kultūras biedrības? Cik jums daudz kopēju pasākumu, teiksim, noteikās? Es jums pateiktu, ka mums ir arī organizācijas valstis, un mums nav nekas viens, mums nemaksāja nauda, un mums ir savam pašam tādas jau arī tādas, mums ir ļoti aktivitīti, kāpēc jau arī mēs ir vienīgās organizācijas, kad var runāt par arabu cilvēku vai mentalitāti vai tādas, kā arabu cilvēku mēs saproti, kad tu brauc uz citu valstis, tu sameklēji savu cilvēku. Viņam var pateikt, kas jādara, un kas ir atļaujiet šito valstis, un kas nav atļaujiet, un kādas biznes, un kādas tādas, un tu var kontaktējas, un kas ir labi Latvijā, un kas nav labi, un kas un tā. Un kāpēc jau arī vienmēr, kad ierodas Latvijā, obligāti jābūs mums. Gan paprasīt padomas, vai gan paprasīt sakārtot dokumentu, vai jebkura, vai arī kuris varu dzīvojus jau dzīvoši.
Un aktivitāte mums jau kurā ar visiem valstis, Latvijas valstis, iestādes un organizācijas valstis, mēs sadarbojamies. Un jau aktivitāte vairāk nekā jūs domājat. Aktivitāte uz dzīve un patiesība normāla aktivitāte. Jā, skaidrs. Un šajā brīdī tad tu pieminēji, teiksim, arī biznesu vispār, ja? Varbūt izstāst vienkārši, kas, cik viegli arābiem šeit ir veidot biznesu? Tieši arābiem. Tieši arābiem. Ir problēmas kāds? Ir. Izstāst kāds, ja? Ir. Tas jau arī kaut kas katram ir tādus. Bet ir arī, un lai jums paskatīs, un ir kādas izstādes un paskatīs dažādas jūsu izstādes un tādas ļoti grūti ar viņam arabu cilvēku. Viņam vairāk nekā vajag paprasīties apnāko ar savu naudu, lai ievadīts, būs neko nebaņemti manā biznesu un manā naudā. Tas mentalitāte arabu cilvēku palikti bija jums. Tas es esmu jūsu rūkā un jūsu rīcības. Es tikai atnāku ar naudu, gribu kaut kas taisīt, lai būs vairāk cilvēku strādāt. Un reizēm tādas dažādas iestādes, kā viņam ir vairāk stingri. Un vairāk stingri nekā citiem valsts un nekā citiem cilvēku. Un arī man jau pateikt, cilvēku mēs neesam muļķis. Viņam dod citiem atļaujot un dod viņam vieglāk nekā mums priekšikam un atnāk dažādas biznesa cilvēku un sarunājam un tādas un pēc tam viņš aizgāja. Kāpēc viņš jūtis, kā tu esi arabu vai tādas viņam divu mazliet apgrūtināt. Vai vispār kaut kas nav tādas, nav ļoti skaidrs un kāpēc nav viegli. Bet, kad atbrauc no šiem no Latvijā vai tādas, tad jau arī cilvēku labāk ar biznesu obligāti jābūt stipris latviešu partneri. Un tad jau arī pēdējais laika, kad mēs dod padomas arabu cilvēku, lai viņam gribu taisīt biznesu, lai ievadīties, obligāti jau būs latviešu stipris partneri. Kāpēc, kad tu esi ejat šito biznesu, un tu esi arabu, tu būs redzēji daudz grūtības, ka tu jau ar viņam nolikt divu viens otrā, tad izšķirt saturtājs. Bet, lai būs stipris latviešu partneri, viņš zina savu cilvēku, savu valstis, savu likumu, vairāk, un viņš var iet tālāk. Kad tu atrast šito partneri, un viņam ļoti labi ticu, taisīt tavu biznesu. Kad tu nav, kad tu atnāk ar tavu naudu, lai tu taisīt biznesu un tādas, tas nav mums vieglāk. Jā, tā kā tu jau 10 gadus esi Latvijā, tad tu noteikti saskāries tiešām ar daudziem arābu pilsoņiem. Un ko tu ieteiktu vienkārši, kas būtu jāuzlabo tieši valsts institūcijai, valstī, teiksim, sadarbība ar trešo valstu pilsoņiem? Kas būtu ieteikumi? Lai institūta, lai viņam, kad viņam uzlikt jaunu likumu, kurā var ekonomiski vai biznis vai par dokumentu un papīru, lai viņam mazliet būs vieglāk un ticu arabu cilvēku, kamēr visiem ir tādas, lai viņam vairāk iet uz ticības. Kad viņam nolikt ar savu darbinieks un ar savu tādas, lai nolikt saprašanas cilvēku. Saprašanas cilvēkus aizgāju un tikpat, pirms dažādas mēnešus atnāk daudz cilvēku un aizgāju uz dažādas izstādes, kad viņiem dod vieglāk. Viņš man pateikt, kurā valstis eju. Es redzēju valsts institūtā pateikt, mums ar biznesa vārtību dod biznesa bilans, mums ir tādas zīmē, tāda slēmta, tu var taisīt šito tādas, vietā viņam tādas un cilvēku sēž un tīvu paskaidrot. Tu atnāk kā investis, un tu jau arī viņam tīvu tā tu eju višķi, viņam tīvu pateikt. Mēs negribam. Kad tu esi kā latviešu. Kas jau arī nemainīt. Nav nekādas tādas, nav nekas arī tīvu dot vienu gadu brīkši biznes, kamēr biznes stabilāk un tādas. Un pēc tam tu maksāji vairāk nodeklis, kas nebija vienu gadu. Viņam tas nav nekas nav. Viņam par to nedomāju, vai viņam tiešām negribu ārzemnieku iet ar ekonomiski Latvijā. Es nezinu, tas ir viņam, ko viņam gribēju, varbūt viņam baidītas no citu tautā, no arabu cilvēku, varbūt viņam mazā tautā negribu, lai būs šeit ir daudz arabu, bet godā vārdas arabu cilvēku, kad atbraucu vai dzīvo Latvijā,
vislabākais arabu cilvēku nekā dzīves citu valstis. Jā. Un ļoti labi, kad lai to patīk. Es gribu, lai būs šī arabu cilvēku. Tas, kas ir izdevīgi Latvijā un kas parādīja, kas tas ir arabu cilvēku. Un ar to arī mēs jau sadarbojas, kad mana organizācija. Lai vienmēr palikt arabu, kas ir Latvijā, tas ir īpaši arabu cilvēku, vai tas ir biznesmēni, vai otrs studenti, kad viņam būs priekši Latvijā ļoti labi un priekši sevi arī, lai mēs parādīja, kas mēs esam. Nav kā daudz valstis, un gūda vārdas es jau arī dažādas arabas braucu pie kurā valstis reizē ļoti slikti situācijas un ļoti slikta arabu cilvēku turienes, tā es arī negribu, lai tā būs Latvija. Bet no otrā būs, lai arī latviešu institūtam un likumu būs tādas labs un normāls cilvēku atbrauc uz Latviju, domā, ka es esmu turisti vai es esmu kaut kas traukšanas vai noticams cilvēku. Atbraucu arī lidostā aizvakar, apstājas viens arabu cilvēku. Viņš jau dzīvo arī Latvijā, bija tādas, bet viņš ir savu biznesu tur un šur. Un viņš ir tavu ID, viņš ir tavu basu, viņš ir otru vadītāju apliecība no Latvijā. Un apstājas apmēram 20 minūti. Es jums cilvēku aizgāju, un viņš apstājas ar robežu apsargis, lai viņam pārbaudītu. Viņš man saka, ko jūs gribat, tas ir jūsu, vai viņam ir viltu, tas ir mana otru vadītāju apliecība, ko paņemti no jūsu. Ko jūs gribat mani? Kur tu dzīvo un ko tu dari, un kad tu atgriezt atpakaļ. Un saka, es neatgriezt, es bašu palikt. Man ir savu dokumentu, ka visi man visu laiku, mēs nav esam daudz kā tāda. Dažreiz arī tas ir aprobežu cilvēku mums aiz. Kad es aizgāju no lidostā, kā normāli cilvēku vai kā biznesa cilvēku brauc no maratonu tādu. Un visiem cilvēku aizgāju garam, un es stāvu apmēram 20 minūti vai 25 minūti. Man pārbaudīja darbinieks, ka viņš nesaproti, ko viņš darīšu ar šeit, vai valsts, vai ID, un es stāvu, kad es esmu kaut kas pārbauda teroristis, vai kad man ir kaut kas klūd, vai es atnāku šeit, ir kaut kas, tas ir arī aprobežu cilvēku. Man pašam dzīvo Latvijā, un dažreiz es stāvu 15 minūti. Un visiem cilvēku aizgāju mēnesi cilvēku biedri, kad es braucu ar latviešu, vai ar sieva, vai ar bērni, un esmu vienīgais 20 minūti, un visiem cilvēku uz mani skatos. Pateikt, lūdzu, ko es darīju? Es jau varu ar tevi runāt latviešu. Vai tu kaut kas nav skaidrs un saproti? Lūdzu, pagaidīšu 15 minūti. Un aizgāju vienu, divas vietas, kā man jau arī nesaproti. Cilvēku, es par to domāju, kad cilvēku apkārt nesaproti, kāpēc es man ir kaut kas klūt. Man ir kaut kas, ko cilvēku reizē, kad es stāvu un visiem aizgāju un ejat laikā un ejat viņam nedomāju, ka tas ir darbinieks, kad viņš nevaru ievedot, kurā valstis vai kādas man ir ID vai kādas man ir bas vai ko viņš ar mani darīšu un kāpēc viņš man citiem cilvēku tā nesaprotis, man cilvēku saproti, ka man ir kaut kas nav kārtībā. Un tas ir lielākā daļa, kad robežu mums un dažreiz arī nervus. Tu nervus. Un kad tu nervus, tu esi ļoti slikti cilvēku, tu nevarot likumu. Dod mani šito situāciju. Tu jau arī zinu savu darbis, un tad jau arī slikti. Tas ir viena no, ko mēs sarunām, kā jau arī Latvijas institūtās celebrēt. Rokas, tāds varbūt status prātā. Es jau mums ir. Skaidrs, es domāju, ka mēs diezgan esam izrunājuši tātad par šīm problēmām. Un es ceru, ka es novēlu veiksmi darboties Latvijā, novēlu veiksmi attiecīgi arābu kultūras biedrībai, lai šajā brīdī tātad būtu daudz vēl panākumu. Un paldies, un es arī no manā pusē novēlos, lai Latvijā vislabākais jau valstis un vislabākais valstis pasaulē, tas ir mana otrā valstis un mana otrā mājas, kur dzīvoju un kur es pilnīgi naudā un kur es strādāju un kur ir mana bērni pilsonība un es tā arī mums ir novēlējis jums un Latvijā. Paldies!